biju basketbolists, un 30 gados man likās, ka es vēl varu spēlēt, bet pateicoties Valdim Valteram, ja, tāds visi zina tādu cilvēku, ja, kas ir Latvijā. Viņa dēļ es pazaudēju savu basketbolu karjeru. Tas man bija tāds sitiens, ka es vienkārši nevarēju saprast, kas notiek. Bet tā īsti no vefa man neizmet ārā, man ielika tur pa klubu priekšnieku, un tad man bija iespēja, pēc kaut kāda laika es nokļuvu Somijā, un tur es dziedināju savus rētas, es trenēju komandu, tur man it kā viss sanāca, un es vienkārši sev pierādīju, ka es varu to darbu izdarīt, kā man tā kā izmet ārā, tur arī kā treneri no VEFA, bet es redzēju Dievu godību, ja? Varbūt tās, kad mums liekas, ka kaut kāda pravietiska vārda mūsu dzīvēs atnāk tikai tad, kad kāds ļoti svaidīts cilvēks teica, bet man bija tā 93. gads, es saprotu, ka es vairāk nevaru Somijā palikt, jo man diplomu Fiskultūras institūta nepielīdzināja Somijas diplomām, un līdz ar to es to darbu tenī gadā pazaudēju Somijā, un tad es vienkārši tā izmisīgi domāju, ko es Latvijā varētu darīt, un es sapratu, ka man ir somu valoda, ka man ir kaut kādi draugi Somijā, un es domāju, uz to man ir jāsāk biznesu veidot, un tad viens treneris, vieglietīgs treneris, sēžot pie galda, pie alus krūzes, un tad es īsti vēl tā Dievu nepazinu. Un viņš saka, kā jums ar ventilāciju tur Latvijā ir? Es domāju, kāda ventilācija, par ko viņš runā? Es saprotu, ka kaut kas sirdī uzreiz aizķērās, ja? Vienkārši tu nezini, ko darīt. Es domāju, varbūt es būšu nestas pārstāvs, varbūt kaut kas, ja, bet tanī brīdī. Un tad, kad es atgriezos Latvijā, tad Vils Kristopāns, mans kaimiņš, startēja politikā. Viņš bija avarējis tur kaut kur braucot uz Latgali pie vēlētājiem. Viņš bija slimnīcā, un viņš tagad man uzaicina un piedāvā visu savus amatus pārņemt. Tur basketbola federācijas kaut kāds priekšnieks un vēl kaut kāds. Bet es saku, Vili, man ir ideja, es gribu taisīt uzņēmumu, ja, pa ventilāciju, bet es gribu zem tavu spārni. Tad viņš bija tā kā Latvijas, jau bija Deutsche Lettische Banka bija tāda, viņš jau tur bija jau kaut kas izveidots, un viņš tā skatās uz mani, viņš saka, klausies, Andri, tev pašam sanāks, priekš kam es tev esi vajadzīgs, taisi savu uzņēmumu. Viņš bija pirmais pasūtītājs man, ja, un tā viss sākās. Tātad 2 notikumi, kas dzīvē, ja, tātad pirmais, viens treneris pateica, kas jums ir ar ventilāciju, un otrs pateica, tev pašam sanāks. Vienkārši saķeriet to vīri, ja. Tev pašam sanāks. Un burtiski pēc 3 mēnešiem pirmā krava ar kaut kādiem 3-5 tūkstoši dolāriem jau nāca uz Latviju jau, ja, no Somijas, un tā sākās mans bizness. Bet Valds Valters, kāds man saka, viņš nav par svētību bijis. Ja Dievs grib iedot kaut ko labāk, tad brīžiem tev tas tavs nederīgais tev jānoņem no trases ir, jo pats jau tu nesaproti to. Amen. Jo es būtu bijis treneris, palicis un braucis pie jums lūgt naudu, varbūt jūs varētu man nosponsorēt, jā. Bet vēl tanī laikā, kad es biju VEF galvenais treneris, man sākās nervu tiks, tas ir tāda, ka viena puses vienkārši raustās acī. Un tā kā es nācu pie Dieva, es vienkārši lūdzu par cilvēkiem daudz, un vienā dienā meitiņa saka, tētī, tev tā acis vairāk neraustās. Dievs pārdabiskā veidā mani dziedināja. Biznes sākās, bet 93. gadā, ja kāds saka, kad uzsākt biznesu, ja, tur varēja jebko pārdot. Naglas vai mobilos, mēs bandītiem no vedām mobilos telefons, kurš tur bija tas pārdaugavs, kurš bija tas galvenais tos ved, ja. Un vienkārši man partneris, viņš iebrauc Kora autā,
Somijā, piekrāmēju pilnu piekabu un vedu uz Latviju. Un labākais bizness bija tad, kad nebija apkuras, tad atveda kaut kādus 300 to sildītājus, tāds maziņas, jā, un man aģents staigāja pa dzīvokļiem un vienkārši pārdeva tos, un tā bija reāla nauda, jā, tā kā tur ar to laiku nevar lielīties, bet kaut kur bija tā, kad es tā kā sāku paralēli arī to virtuves mēbeļu biznesu un arī ventilāciju biznesu. Un viss tā kā lēnām sāk veidoties. Bet atnāca 2010. gads, un man pirmā sieva saslima ar vēzi. Un uzreiz bija konstatēta 4. stadija. Un it kā tādā brīdī bija nauda, un visu kaut ko varēja atļauties, gan ārstēšanu, gan visu, bet... Tad bija mājkalpotāji no harizmātiskas draudzes pie manis, no jaunās paaudzes. Man bija mājkalpotāji, kas tīrīja māju, un viņa nepadevās. Viņi izveidoja mājas grupu, viņi netīrīja vairāk māju, bet viņi izveidoja mājas grupu. Un tur mēs visi arī tā atgriezāmies. Arī mani bērni, abi dēls un meita. Un pēc 2 gadiem man sieviņa aizsauc mūžībā, bet viņa manai meitai bija teikusi, tie bija labākie gadi mūsu laulībā. Tā, kad Dievs ienāca, tad viss mainījās. Un tas arī bija laiks, kad Dievs pieskārās visiem mums. Un tāpēc, kad es kaut kur runāju ar jauniešiem, man tā sirds ir, kad kāpēc jūs, kamēr jums nekas nesāp, kamēr nekas nav noticis traģisks, un kāpēc tad nenāk pie Dieva? Jā, un tā sieviņa tika aizsaukt mūžībā, es 2 gadus biju viens, un tas bija tāds atkal interesants laiks, kad es biju pie brāļa Teovila, tur mājās Saldu, jau kaut kādi 11 bija vakarā, un es saku, negribu braukt mājās, es esmu viens. Un viņš tā pateica, tu neesi viens, tev ir Dievs. Amen. Amen. Un, saprāt, tas bija laiks, kad es sāku lasīt Bībeli, kad es tā kā uz tikšanos ar Dievu mājās, es biju viens, bet es vairs nebiju viens. Dievs pa īstām ienāca manā dzīvē. Un tad bija kaut kāda reize, kad Mārtiņš Vidzenieks pie manis palika pa nakti. Viņš tulkoja kaut kādā kristīgā pasākumā, un viņš bija jubileja Dieva mājām, un viņš teica, klausies, atnāc uz mūsu draudzi. Mums tāda tā kā jaunā paudze, bet tāda latviska un dzīva. Un es aizgāju, un tā es esmu līdz šai dienai, ja. Un es pateicīgs arī par Kristapu, par viņa sirdi, par to, kā viņš vada draudzi, un ka es tiešām jūtos kā mājās, ja. Tā ir milzīga vērtība, ja, ka tu atrod savu īsto vietu, tur, kur tu vari būt. Un es zinu, ka es tiek testēts, ka es tiek pārbaudīts, kad vai es nesludinu kaut ko no sevis. Tāpēc ir tik svarīgi, ka mēs tiešām staigājam garā, ka mēs pielūdzam Dievu garā un patiesībā. Un vīri, mēs esam laimīgākie cilvēki pasaulē. Dievs mums ir pieskāries. Amen. Viņš katru no mums dažādos veidos ir vilcis pie sevis, jā, un vienkārši, ka mēs esam atraduši visdārgāko pērli, kas ir, jā, tātad Dievu. Un tas ir vienkārši fantastiski. Jā. Par biznesu, jā, gribās, kad es tā īsti sāku biznesu, no 93. līdz 2008. gadam visu rulēja tā, kā gāja kalnā,
bet tad laikam visiem gāja pirms krīzes. Ja? Un tad no 2008. gada man vienmēr ir tā, ka vilciens baigā ātrumā iet, un tu viņam nesies pakaļ. Nu, tas jau ir no 2008. līdz 2025. Cik tas gadi jau ir jau? Ja? Un tu nesies, tu it kā jau ieķeries, tu viņu ieliks tādā vilcienā, viņš atkal sāk ātrāk iet, un tu atkal neielec. Ja? Un tas ir tāds mūžīgais skrējiens, ja? Kad nav vairāk nekas viegli. Bet vienalga, tas skrējiens ir bijis tāds ļoti interesants, jo mums jau večiem draivu vajag, vai ne? Ja viss iet baigi labi, tad kur tu esi, Dievs, ja? Un manā biznesā ir bijis jau kāds 3 reizes, es praktiski nobankrotējis, visi. Es atceros vienreiz, kad mēs tur cīnījāmies ar parādiem, un mēs tur jau tiesājamies, un grāmatvedi man pazvana, kad 270,000 mans parāds netiek akceptēts, un kad viņi to pateica, es atceros, es to izgriezu, un es tā no trepēm nokritu, ja, tā sabruku, un tas ir viss. Nav variantu vairāk, ja, nav variantu vairāk, lai tādu parādu. Bet, ja tev ir uzņēmums, kur ir vairāk kā 20 cilvēku, tu nevari tā vienkārši aizvērties. Ja tu vienkārši aiztaisīs cieti, tad paliks kādām sāpe. Tu nebūsi samaksājis vienalga cilvēkiem, piegādātājiem, ja, un mūsu uzdevums ir galvenais visu darīt tā, lai pēc mums nepalikt sāpe. Lai savas lietas mēs samaksātu, tāds ir Dieva plāns. Un tad bija viens sapulcs, turpat Saldo, un tev vēl mamma. Es teicu, man ir 270,000 parāds, un tur bija Valds Indris Šonuks ar slavēšanu jau gatavs slavēt, un Venta, tev vēl mamma saka, Andrim ir problēmas. Sāksim lūgt par viņu. Un es tā, problēma ir, bet es it kā biju padalījies. Un tagad sākam lūgt. Pēkšņi viena liecība ir, kā viņš pārdevis tev vēl brālis dzīvokli, 2 reizes vairāk par tirgus vērtību, un visus domāju, tas nevar būt par mani. Un tajā brīdī, kad man bija kaut kāds vectēva īpašums Ventspilī, kur es vienkārši tā turēju, kur es jau biju tā kā piemirsis, es tur neko nepelnīju, biju atdevis uz īri, vienkārši tāpat pa nulītei tur kaut kas kustējās. Un pēkšņi, kad tā zeme ir, kad var pārdot. Un tagad es pēc dienas zvanu uz Ventspils to domi, un tur saka, kad mēs sensitīvas lietas, tur kaimiņu informāciju neizdodam, bet pēc dienas man sāk zvanīt. Jau uzzināju, droši vien no domas informācija aizgāja pie tiem zemniekiem. Zvana viens, piedāvā vienu summu. Pēc brīža zvana otrs jau tur dubulto, ne dubulto, bet pa kaut kādiem 10-15 tūkstošiem vairāk. Pēc tam vēl viens iesaistās tādā cīņā, bet es jau neko nedaru. Tu jūti, ka tas ir Dievs. Tu neko nedari, bet Dievs uzrunā šos cilvēkus. Un tad bija vēl kaut kāda tur brīnuma notikās, un kaut kāda savu naudu bija jāieliek iekrātā, un vienā dienā es biju brīvs. 270, tas nav maz, ja, tas nav maz. Un vienkārši, kad tu jūti, kad Dieva roka vada, tad tas ir pavisam savādāk. Kaut kur pusotru gadu atpakaļ es piegāju pie Kristaps draudzēm, lūdzu, es saku, man nav darījumu, un tā lūdzu pa manīm, un viņš tā lūdzu, uzliek rokas, un viņš saka, nāk tā kā vārds, pilns rokas ar darbu. Un man neviena cope nav, neķerās. Un tanī mēnesī bija 4 darījumi, ja? 2 maziņi un 2 jau tādi lielāki jau. Un vienkārši aizgāja. Lēnām, ja? Vienkārši Dievs darbojās, vīri, ja? Viņš darbojās. Vienkārši mums jābūt ir kā Dieva bērniem. Mums ir jābūt labākiem. Es domāju, profesionālā ziņā, ja?
Jo Dievvvārds saka, paskatieties uz skudrām. Viņas visu laiku rukā, ja? Pagul sliņķi, un te redzēs, kā tev ienāks nabadzība tavā mājās, ja? Pagul vēl. Jo mums nav varianti. Mums ir kā vīriem, mums ir jāgādā, lai vienmēr būtu maize mājās, lai mums sievas un bērni, lai viņi būtu nodrošināti, tātad mums nav varianti. Mums nav jādzemdē, bet mums ir jānodrošina savs, un tāpēc vienkārši, ja mēs esam gatavi, ja mēs esam profesionāļi tādā lietā, ko mēs darām, tad Dievs vienkārši pagodināsies. Kaut kur tagad atkal ir sarežģīta situācija, kā Kristaps teica, vienmēr par Andri jālūdz, lai viņam būtu darīt. Bet draudz iestājās. Un pagājuši gadu, kaut kur gadu nogali bija 2 lieli objekti. Man bija, un tagad vienā brīdī es jūtu, es viņus nevaru uzbūvēt. Ja es esmu ventilācija un gaisa kondicionēšana, es pārdodu svaigu gaisu, un man par to maksā. Ja? Tāds man bizness ir. Un tagad es jūtu, ka es nevaru tos darbus pabeigt, un man ir kaut kāda saraksta, kas pie manis ir strādājuši cilvēki, un es jūtu, kaut kādi 8 cilvēki ir tie, kuri var pacelt to apjomu, tas, kas man vajadzīgs, un tur ļoti ātri tas ir. Un es vienam piezvanu, man nav laika, es tur aizņemts ir, tad vēl kaut kāds ir, ja, un piezvanu 2 visstiprākiem, viņi saka, jā, mēs esam gatavi, mēs startējam, ja. Un tas starts bija tāds, ka nevis mēs uzbūvējām tos 2 objektus, bet mēs uzbūvējām ar izcilību tā, kā, viņi tie pasūtītāji grib atkal no mums. Un vienkārši, ko es gribu pateikt, citiem nav. Bet mums kā Dieva bērniem ir. Amen. Ja, vienkārši kritīsim Dievam uz ceļiem. Viņam ir cilvēki, viņam ir resursi, ja, viņam vienmēr ir. Un vienkārši šodien es tur biju visu dienu CMBC, tādā, ja, viens no īrijas, viens kristīgais uzņēmējs dalījās, ka tā bibliski tā korelācija nav tāda, cik tu esi tuvu pie Dieva, tā tev arī veicās, pieņemsim biznesā vai naudas lietās. Tas Bībelē nav tieši tā, bet manā dzīvē tā ir. Un tikko es pazaudēju kaut kādu saikni, vai kaut kā mazāk viņu lūdzu, meklēju, vai kaut kā es atkal esmu pie tās vietas, kur liekas, ka viss beidzās. Jo tā kā bija tie 270,000 parādi, man dēls ir ar mani kopā. Viņš nav kompanjons, bet viņš ir valdes loceklis. Un es viņam saku, Edgar, ja mēs tagad iziesim cauri, tu tici, ka tas ir Dievs? Jā, tēti, jā. Manos gadījumos ir visu laiku, kad Dievs redz, tur, kur es meklēju, kur es gribu tos darījumus dabūt, tur nekas nesanāk. Kad Dievs iedod pārdabiski kaut kur tu negaidi, viņš savieno cilvēkus, viņš tev atrod kaut kādas tikšanās, kaut kādi notikumi, cilvēki paši sāk zvanīt, kādam kaut ko vajag, ja, un lietas sāk notikties. Vienkārši viss izšķirās tādā laikā, kad jūs esiet ar Dievu. Kā otrdien mēs lūdzam vīri vakarā, mums 10. vakarā ir smags laiks, bet šādi tad es tur arī esmu, jā. Un Kristaps, par katru grūti aizlūgt, tur ir sievas, bērni, biznesi, viss kaut kas, katram ir savu problēmu, bet Kristaps teiks, lūksim par to, lai mēs staigātu garā. Vīri, to, ko mēs lūdzam garā, tas pēc tam materializējās. Ja mēs garā lūdzam, ja mēs mīlam savus sievas, jā, vienalga, ko arī viņas tur nedarīt. Vienkārši mūsos atnāk tā mīlestība un sakārtojās mūsu mājas, ja mēs to pašu lūdzam ar saviem bērniem.
tieši tāpat arī notiek. Un līdzīgi ir arī biznesā. Mums jābūt labākiem, mums jābūt ir tādiem, kas māk to lietu izdarīt, bet tad Dievs arī pagodinās. Atcerieties, ka tas laiks, ko mēs pavadām pie Dieva, tas nekad nav par daudz. Vienkārši Dievs pieskarās. Viņam ir daudz, viņam pieder visu pasaules zelts un sudrabs. Vai viņš nav gatavs svētīt savus bērnus? Bet kā mēs ar to naudu rīkojamies, ko mēs darīsim, ja, kad mums tie līdzekļi būs? Vai nav tā, ka smadzenes Dievs mums ir devis, ka mēs vispār varam izdomāt, ko darīt? Rokas, kājas, gudrība. Un īstenībā tas, ko mēs nopelnām, tas pieder Dievam. Amen. Un ko mēs darām tad pēc tam ar to naudu? Ja, pavairojam. Ja, tas, kas vienu talantu noraktu, tam atņēma arī to pašu. Bet otrs es sapratu, kad kā es teicu, ja, ka tev jābūt sharp mind, ja, tātad Dievs tev uzusina tavu prātu. Jo tu vairāk esi vārdā, jo tu vairāk lūdz Dievu, viņš vienkārši tev dos domas, pazvan tam, aizbrauc tur, satiecies ar to cilvēku, ja, izdari tās lietas, kas ir svarīgas. Dievs tev sāks dot padomus, ko darīt, kā darīt. Un tu redzēsi, viņš savedīs ar pareiziem cilvēkiem, viņš sāks veidot, kad ne tikai tavas garīgās lietas, bet arī materiālās sāks atrisināties. Tā kā vīri mēs nevaram gulēt, ja? Arī mūžībā nevarēsim, vai ne? Tāpat tās slavēsim to kungu. Svēts un svēts. Tā kā nav mums. Man jau 10 gadi ir pensija, bet es laikam rukāju vairāk tagad nekā es esmu represēts Sibīrijā dzimis. Man pensija bija 5 gadu ātrāk atnāca nekā citiem. Bet ziniet, kā pamostoties no rīta, ka tev ir ko darīt, tas ir draivs veicība, vai ne? Amen. Ka tev jāiet, tev jākārto, tev ir tur 100 lietas, tev viss jāsabīd, lai viss vienā punktā sanāk. Kā man brālis mācīja, viņš bija elektriķis, viņš saka, padomu laikā bija tā, ja tev ir krāns, tad neatnāk krava. Ja tev ir krava, tad nav krāns, ja? Un ja tev ir krāns un krava, tad nav cilvēku, kas to izkrāva. Bet tad lūksim, lai mums būtu gan cilvēki, gan krāns, gan ko izkraut, ja? Lai mūsu dzīvēs būtu. Un to visu savilkt kopā, ja? Tā ir gudrība. Viens uzņēmējs, kas darbojās ar zivīm. Viņš ir golfers arī. Un viņš saka, kā tie kristieši, kā viņi nav veiksmīgi biznesā vai kā. Mums tagad Dievs var iedot gudrību sapnī naktī. Mēs varam nosapņot savu biznesu. Ja? Mēs varam, tā kā muzikantām viņam pieskarās, slavas dziesmu, jā, viņš naktī pieraksta un viss, jā, un tieši tāpat tās arī mums ir. Un viņš ir izveidojis kaut kā tur pārstrādi, kas ir pavisam pa citu pēļņu un tā tālāk, jā, bet tā doma bija, ka mums tak ir Dievs. Bet vienkārši atcerieties to, ko mēs domājam, tas, kas ir mūsu prātā, tas bieži materializējās. Un ja mēs zinām savu identitāti, ka mēs esam Dievā, brīnuma lietas notiksies. Vēl par sieviņu, ja, kā es satiku, es 2 gadus biju viens, un man meita saka tā, tēti, tu viens nevar, es jau jūtu, ka tev nav labi. Viņa saka, ieliec kristīgā saitā, gan jau kāda tur kristīga meitene atsauksies. Teovilis tieši viņu piemin jau 3. reizi, viņš saka, nekas tev nav jāliek, ja, tev Dievs pievedīs sievu klāt.
Es domāju, kā es mājās esmu, tad es esmu draudzē, kur ir tikai jauns meitenes, ja tur man nav variantu, un golfu spēlē, tur viss ir precēts. Tad es tad ir 3-stūrī grozos, man nav varianti, ja, kur es to sievu dabūšu. Un tad bija tā, kad es spēlēju basīt, es ieplēju Sahilu, un tad bija Denija Džonsons seminārs bija tāds, un tur viens, kas organizēja no mūsu draudzes, viņš vienkārši man pateica, kad 240 eiro jāsamaksā, un tad tu vari aiziet uz Denija Džonsons semināru. Ja. Izrādās, viņš bija tā, jo vairāk dalībnieku, jo lētāk ir. Ja. Es saku, klausies, es uz tādiem semināriem pavēl. Nē, kur tad vēl 240 eiro? Bet, uz to, kā viņš uzņēmējs un veiksmīgs, tad es piekritu. Un es aizgāju, un es pat Ahilu pieminēju, ka tajā rītā es paņemu savas mapes, es viņas nolieku tajā viesnīcā Latvija konferenču zālē, es nolieku uz krēslu tur aizmugurē un aizbraucu taisīt rentgenu tam Ahilam, vai man jāšuj vai kas tur. Un es pēc kādas stundas, pusotras atbraucu, tās mapes tur nav vairāk. Viņi saka, reku stūrī krēslu, aizēj tur, noliec tanī stūrī, tās rezervas krēslas es tur noliku. Un kaut kur vienā brīdī tā Denija Džonsona, viņa saka, viņai dažādi pa biznesu ir, bet arī kaut kas tāds kristīgs tur bija. Un viņa saka, kur no jums nav precējušies un kuri grib apprecēties, pieceļaties kājās? Es pieceļos. Un viņa tā saka, ko jūs stāviet, paskatāties apkārt, jā? Izvēlies. Un es pagriežu galvu, un Marita stāv 1 metru attālumā no manis. Bet viņa bija tā apģērbta, viņai tāds tā kā paltraki bija, es nevarēju tās formas redzēt. Jo tās man svarīgs. Bet iepatikās uzreiz, jā, un viss. Un tad es viņu uzaicināju tur viesnīcā Latviju, kur mēs, protams, ventilāciju sēd tikai tur, kur es esmu ventilāciju vils. Šeit man konkurenti, mani konkurenti lika ventilāciju, es zinu, kur firma, bet nekas, es arī šeit var būt. Un tad Marita izstāstīja par savu dzīvi, visu, jā, pilnīgi neko neslēpjot. Un tad arī, viņa teica, ja kurš vīrietis būtu aizmucis projām, bet es noturējos par savu dzīvi. Un pagāja pusgads, mēs apprecējāmies, un tagad jau esam 9 gadus kopā jau. Un tas pravietojums saka, ka Dievs tev pievedīs 1 metru attālumā. Tā mēs, tie, kas ir precējušies, tie ir, bet mēs varam lūgt par saviem bērniem, par saviem mīļajiem, par tiem, lai viņiem iedod pareizo no Dieva otro pusīti. Un ja Dievs pieved, tad tās laulības ir laimīgas, ja? Viņas ir svētītas. Un ja tev mājās ir miers, tad tā ir tava mugura. Tava ģimene, tava sieva sargā tavu muguru, un tu vari kā vecis doties cīņā, ja? Tu zini, ka mājās viss ir kārtībā. Un tad mums ir powers, ja? Tad mēs varam. Jo kāpēc īstenībā vīrietis ir radīts? Lai nodrošinātu sievas vēlmes, vai ne? Bet tā ir, ja? Viņai ir sapņi, jo mums viņi jāpiepilda. Pēdējais sapnis ir, man tagad vajadzēja vannas sievai uzdāvināt vannas istabu, ja? Tas izvērtās par ļoti dārgu pasākumu. Bet pagājušajā nedēļā sieviņa tika vannā, ja? Bet tāpēc mēs arī skrienam, mēs neatslāpstam, ja? Un īstenībā, tā kā es saku, tādā draivā, ko vecis pamodīsies no rīta, viņam nebūs uz darbu, ko iet, ko viņš darīs īstenībā, ja? Bet mums ir draivs, mēs ceļamies, ejam, un tādā procesā arī ir milzīgs prieks, ka tu vari sabīdīt, kad ir gan strādnieki, gan ceļam krāns, gan arī prece atbrauc, ja?
Un tāpat ir arī ar Dievu lietām, jā, vīri, kad atceramies, savā spēkā mēs neizrullēsim. Bet tad, kad Dievs ir mūsu komandā, kad viņš nāk palīgā, jā, tad brīnuma lietas notiek. Amen. Amen. Paldies!